Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 3. ceturkšņa, Jēzus ir mans Dievs, 1. nedēļas lasījums. Trešdiena, topošās māmiņas. Ieklausies šodienas stāstā par 2 topošo māmiņu satikšanos. Soļojot pa ceļu siltajā saulē, Marija klusi pie sevis dungoja. Ceļš līdz māsīcas Elizabetes mājām bija garš, bet viņa jutās ļoti priecīga. Viņas māsīcai Elizabetei pēc 3 mēnešiem piedzims īpašs brīnumbērns. Marija nevarēja vien sagaidīt, kad varēs pastāstīt jaunumus par savu bērniņu. Beidzot, Marija ieradās Caharijas namā. Ieraugot māsīcu, viņa to priecīgi sveicināja. Tiklīdz Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, viņa tika piepildīta ar svēto garu. Pirms Marija bija paguvusi pastāstīt savus jaunumus, Elizabete tos jau zināja. Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis, viņa teica. Elizabete uzlika roku uz vēdera. Tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līgsmību sāka lēkt. Marijas sirdi piepildīja laime. Mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars kavilē par Dievu manu pestītāju, viņa teica. Ko vēl Marija teica? Izlasīsim Lūkas 1. nodaļas 48. līdz 55. pantu. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds, un viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Viņš darīs varenus darbus ar savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Izsalkušo viņš piepildījis ar labumiem, un bagātos viņš atstājis tukšus. Viņš gādājis par savu kalpu Izrēlu un pieminējis savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņa dzimumu. Vecā Elizabete un jaunā Marija apsēdās blakus, lai dalītos savos stāstos un pateiktos Dievam. Dievs bija parādījis savu laipnību viņām abām. Marija un Elizabete cieši turēja viena otras rokas. Viņas drīz kļūs par mātēm. Viņas zināja, ka citi cilvēki iespējams nebūs priecīgi. Tie varētu domāt nejaukas domas un teikt nejaukus vārdus. Piemēram, paskaties uz to veco sievieti, viņa ir pārāk veca, lai dzemdētu. Un vai arī Marija ir stāvoklī, bet viņa taču nav precējusies. Tomēr abas sievietes turpināja smaidīt. Viņas neuztraucās par to, ko saka citi.
Viņas neļāva baumām vai ļaunām runām nozagt viņu prieku. Dievs viņas mīlēja. Viņš tās bija izvēlējies par svarīgu daļu savā lielajā stāstā. Nekam citam nebija nozīmes. Padomā un pastāsti. Kas ļāva Marijai teikt tik skaistus slavas vārdus Dievam? Kā tu jūties, kad citi tevi novērtē nepareizi? Kas varētu tev palīdzēt neuztraukties par to, ko saka citi? Vai atceries, kas teikts tavā šīs nedēļas atmiņas pantā? Jā, klausīsimies Lūkas 1. nodaļas 28. panta dziesmu. Laiks lūgšanām. Kādas 3 labas lietas Dievs ir izdarījis tavā labā? Pateicies Dievam par to, ka Viņš tev ir parādījis savu mīlestību.